Šonedēļ Latvijas parlaments ir spēris vēsturisku soli un nobalsojis par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas. Draugi, uzvara! Uzvara! Tā ir episka uzvara, ko šodien izcīnīja Latvija pirmajā vietā. Šobrīd Latvija ir pirmā no Eiropas Savienības valstīm, kuras parlaments ir nobalsojis par izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Partijas Latvija pirmajā vietā deputāti bija to 56 deputātu vidū, kuri balsoja par izstāšanos. Un te noteikti ir jāpaskaidro un jāatbild uz jautājumu, kāpēc. Pirmkārt, mūsu partija uzskata, ka vardarbība nav pieļaujama un ir krimināli sodāma neatkarīgi no tā, pret kādu dzīvību tā ir vērsta, vai sievietes, bērna, vīrieša vai dzīvnieka. Otrkārt, mūsu valsts krimināla likumā ir visas nepieciešamās normas un panti, pēc kuriem var saukt pie atbildības varmākas, tā izskaitā arī par vajāšanu. Treškārt, cīņa pret vardarbību vispirms mūsuprāt būtu jāsāk ar to, lai atbildīgajiem dienestiem būtu pietiekama profesionalitāte, pietiekami resursi, lai tiešām šo te vardarbību varētu nekavējoties novērst. Un vēl, lai sabiedrībā būtu skaidra izpratne, kas īsti ir vardarbība. Visbeidzot, Stambulas konvencijas pieņemšana parlamentā pirms 2 gadiem faktiski bija politiskā tirgus rezultāts. Proti ZZS ieguva vietu valdībā pret balsojumu par Stambulas konvenciju. Kā zināms, konvencijas patiesie mērķi ir daudz plašāki par cīņu pret vardarbību pret sievietēm. Proti, Stambulas konvencija ir tā sauktā radikālā feminisma produkts, kam pamatā ir likts šis te gender jēdziens, jeb gender ideoloģija. Proti, konvencija uzliek par pienākumu valstīm runāt par diskrimināciju ne tikai uz dzimumu pamata, uz 2 dzimumu pamata, bet arī uz šī te sociālā dzimuma vai dzimtes vai gender pamata. Un vēl kāds būtisks aspekts, ja līdz šim izglītība ir bijusi vecāku un katras konkrētas valsts ziņā, uz ko ir norādījuši arī dažādi starptautiskie līgumi, tad tagad ar Stambulas konvencijas palīdzību faktiski izglītības sistēmā tiktu implantēts šis te nepieciešamība bērniem pat jau no bērndārza vecuma mācīt par to, ka dzimumi var būt vairāk nekā 2. Un mūsuprāt, tas nav pieļaujams. Latvija pirmajā vietā stingri iestājas pret vardarbību un tikpat stingri iestājas pret svešu ideoloģiju uzspiešanu sabiedrībai un svešu vērtību ievazāšanu Latvijas vērtību sistēmā, kas ir pretrunā ar mūsu satversmi. Un nedaudz par konvencijas denoncēšanas gaitu Latvijas Saeimā. Atbildīgā komisija bija ārlietu komisija, kura noturēja 5 sēdes, kas nebija viegli arī komisijas vadītājai Inārai Mūrniecei no Nacionālās apvienības, jo progresīvo un jaunās vienotības deputāti teiksim tā, diezgan brutāli torpedēja šo pasākumu un vilka laiku. Aizrunājās Zanda Kalniņa Lukaševica, tātad jaunās vienotības pārstāve, pat tik tālu, ka mūsu partija Latvija pirmajā vietā nosauca par valstiski bīstamu partiju, kas, protams, ir aizskaroši un klaji nepatiesi pret mūsu deputātiem un visiem partijas biedriem, par ko arī Latvija pirmajā vietā frakcija nekavējoties vērsīsies ētikas mandātu un iesniegumu komisijā, lai pieprasītu Zandas Kalniņas Lukaševicas atvainošanos un šo te viedokli atsaukt. Lieki piebilst, ka konvencijas sargātājiem politiskā retorika ir nepārējoši vienmuļa un konsekventa, proti progresīvie un jaunā vienotība visus tos, kuri iestājas pret konvenciju, saista ar Kremli, ar Putinu, ar valsts reputācijas graušanu, bez maz vai ar sieviešu sišanu, tā teikt.
Bet no kurienes viņiem šāda informācija par Kremļa un Putina naratīviem, ja Latvijā Krievijas TV un citi kanāli ir aizliegti? Šis tāds retorisks jautājums. Bet tas, kas daudzus interesē šobrīd, kas notiks tālāk? Tātad bumba, ja tā var teikt, šobrīd ir valsts prezidenta Edgara Rinkeviča pusē. Un viņam pēc 10 dienām, ieklausieties, tātad pēc 10 dienām pēc likuma pieņemšanas un nevēlāk kā 21. dienā ir jāpieņem viens no 3 lēmumiem, proti izsludināt likumu, atgriezt to Saeimā otrreizējai caurlūkošanai vai savukārt izsludināt parakstu vākšanu par referendumu par šo te likumu. Nebūs viegli izvēle Edgaram Rinkevičam, es viņam novēlu veiksmi, jo viņa nākamā pārvēlēšana ir 2027. gadā, un tā jau būs nākamās 15. Saeimas rokās. Un te viņam ir jāspēj izskaidrot, vai 15. Saeima būs vairāk liberāla vai konservatīva. Lēmums nebūs viegls. Ziņas par Latviju pirmajā vietā Saeimas frakcijas darbu šajā Latvijai tik ļoti nozīmīgajā nedēļā ir izskanējušas. Tiksimies atkal pēc nedēļas, un es, Līga Krapāne, būšu kopā ar jums. Mana pieredze ar latviešu filmu veidotājiem ir tāda, ka viņi ir viena no labākajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties globāli. Diemžēl pasaule to neredz.